Labdien! Un šodien es gribu parādīt vienu pietiekami vienkāršu Excel funkciju, patiesībā bez kuras datu analīze nav iedomājama. Un šī funkcija ir frekvencija, jeb biežuma sadalījums. Un kā pamatu mēs paņemsim, lai saprastu, kā šī funkcija strādā un ko tad viņa reāli dod, mēs paņemsim iedzīvotāju skaitu 2013. gadā, kas sadalīts pa novadiem. Mēs redzam visi Latvijas novadi un šis iedzīvotāju skaits. Lai saprastu, kā šī datu kopa izskatās, mēs aprēķināsim 3 rādītājus – minimumu, maksimumu un vidējo, lai ilustrētu šo datu kopu. Un minimumu aprēķina kā min no šīs datu masīva. Tā mēs viņu aprēķinājām. Minimums 1288 un maksimums ir līdzīgi kā minimums. Aprēķinam ir 600, tā ir Rīga. Un vidējais ir average. Un tāpat ir datu kopa. Un mēs redzam, ka vidēji ir 18,000 iedzīvotāji, kas nozīmē, ka mēs tā mierīgi varētu pateikt, ka, ja mēs paņemam vidējo kaut kādu, ja mēs paņemam novadu, kurā mēs nezinām, cik daudz iedzīvotāju, tad principā mēs sakam plus mīnus 18,000. Tā it kā mēs varētu izsecināt, ja mēs paskatāmies šo skaitļus, bet patiesībā paskatīsimies, cik tad mēs esam tālu no patiesības, ņemot vērā tikai vidējo, kas nozīmē, ka mums vajag kaut kādu sadalījumu. Un pirmais sadalījums, ko mēs veiksim, mēs skatāmies, ka 700,000 ir augšējā robeža, mēs uztaisīsim sadalījumu, kas dalās ik pa 30,000. Paņemsim intervālu 30-60,000, un mums vajag līdz 720,000. Un tagad mums vajag noskaidrot, cik katrā intervālā, respektīvi no 0 līdz 30,000, no 30 līdz 60, 60 līdz 90, cik tad novadu ir. Lai to uzrakstītu, jālieto funkcija frequency. Viņas lietošana ir diezgan specifiska. Tas nozīmē, mēs iezīmējam visu šo masīvu, kur gribam attēlot šo formulu, rezultātus, rakstam frequency. Tad iezīmējam datu avotu, kurā mēs skatāmies, un kā otru mēs iezīmējam šo masīvu. Un vēl viena tāda lieta, kad mēs neaktivējam šo formulu ar Enter, bet jāspiež vienlaicīgi taustiņi Ctrl, Shift un Enter. Un, ja mēs šos nospiežam, mēs redzam, ka principā šī augšējā vērtība mums ir tikai viena, un visas vērtības, lielākā daļa vērtība mums ir līdz 30,000, kas ir, tāda, mēs saprotam, pat līdz 100,000. Un līdz ar to mēs, nevaram īsti analizēt, saprotam, cik nevienlīdzīgi sadalījumi, mēs paņemsim vēl vienu sadalījumu. Šo sadalījumu šoreiz mēs uztaisīsim ik pa 10,000. Ja? 10,000, 20,000. Mēs redzam, ka līdz 100,000 šis sadalījums varētu būt. Mēs ņemam šo sadalījumu, vēlreiz rakstam frequency. Atkal ņemam visu šo masīvu, komats šo sadalījumu, Ctrl, Shift, Enter, mēs jau saņemam kaut kādu normālāku sadalījumu. Uzzīmēsim šī sadalījumu grafiku, es iezīmēju šo grafiku, izmantoju recommended charts, man te parāda dažādus variantus, ko Excels man piedāvā. Es paņemu šo grafiku, uzzīmēju, iezīmēju, skatos, kad lielākais skaits 77 novadi ir līdz 10,000. Un skaidrs, kad mēs redzam tādu ļoti lielu disproporciju un saprotam, ka 18,000 katrā ziņā nevar būt rādītājs vidējais, ja mēs saprotam, ka 10,000 lielākais. Un taisīsim vēl vienu sadalījumu, kur mēs iedalīsim pa 1000 līdz šim 10,000. Ir vienāds ar frequency. Atkal iezīmējam šos visus datus un iezīmējam mūsu apgabalu. Ctrl, Shift, Enter, un mēs saņemam šo sadalījumu, uzzīmēsim vēl vienu grafiku,
recommended charts, un rekurist kā izskatās mūsu sadalījums. Šoreiz jau tā ļoti pieklājīgi. Ja, un mēs redzam, kad principā vidējais kaut kāds mēs varam saprast, ka vidējais ir kaut kur, protams, ka zem 10 000, ja mēs ņemam jebkuru tādu pēc brīvas izvēles novadu, visdrīzāk viņš iekļūs kaut kur pie 6-7 tūkstoši plus mīnus šie tie iedzīvotāji, kas nozīmē, ka šis vidējais rādītājs priekš mums ir diezgan neparocīgs šajā gadījumā. Un šāds sadalījums, ko mēs izmantojām, lai aprēķinātu, cik tad ir novadu katrā no šiem te periodiem, mums ļauj labāk analizēt datus.